Nekas prāta darbības jomā neieņem tik svarīgu vietu kā atmiņa. Daudziem pieaugušajiem un bērniem ir dabas dota lieliska atmiņa, tomēr tikai retais ir atklājis vienkāršo noslēpumu, kā šīs apbrīnojamās spējas pienācīgi izmantot. Apgūstot atmiņas valodas vingrinājumus, jūs varēsiet attīstīt labu un noturīgu atmiņu. Atmiņas valoda ir lielu panākumu atslēga, oriģināls un spēcīgs ierocis pret aizmāršību. Paldies, Kārli! Atmiņas valoda ir tiešām tāds neliels atklājums, kas maina priekšstatu par to, ko mēs domājam par savu atmiņu. Labdien! Mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim grāmatu, kas iespējams mainīs jūsu attieksmi pret to, kā jūs atceraties lietas. Vai esat kādreiz aizmirsuši svarīgu dzimšanas dienu? Vai varbūt vienkārši nevarat atcerēties, kur nolikāt atslēgas? Kur nu vēl to 10 lietu sarakstu, ko lūdza nopirkt veikalā? Pazīstama sajūta, vai ne? Mums visiem ir bijušas šādas situācijas, un tieši par to ir šī grāmata. Atmiņas valodu ir uzrakstījuši Alans un Barbara Pīzi, un ja jums autoru vārdi šķiet pazīstami, tad jā, tas ir tas pats Alans Pīs, kas uzrakstījis pasaules bestselleru Ķermeņa valoda. Viņš ir īsts eksperts cilvēku komunikācijā, un tagad pievēršas vēl vienai fundamentālai lietai – mūsu atmiņai. Grāmatas kodols ir ļoti vienkāršs, bet ģeniāls. Tā māca, ka atmiņu var un pat vajag uzlabot, un to var darīt viegli, jautri un ļoti efektīvi. Nekādas sarežģītas teorijas, nekādas garlaicīgas formulas. Šis ir tāds praktiskās psiholoģijas brīnums, kas piemērots absolūti visiem, gan pieaugušajiem, gan bērniem. Grāmatas centrā ir stāsts par 2 bērniem – Ādamu un Jasmīni. Viņiem abiem ir viena liela problēma. Viņi visu aizmirst. Tāpēc viņi nevarēja apgleznot puķu podu mammai dzimšanas dienā, aizmirst vecāku zīmīti un netiek uz klases izbraukumu uz Jūrmalu, un pat drauga dzimšanas dienu aizmirst. Bet par laimi viņiem ir vectēvs, un vectēvs ir tāds gudrnieks, kurš atklāja īpašu metodi, kā atcerēties gandrīz visu. Un kas ir šis noslēpums? Atmiņas nostiprinātāji un muļķīgi stāstiņi. Jā, vectēvs viņiem iemāca tādu kā skaitām pantiņu, kur katram skaitlim ir sava atskaņa, un tam var piekārt klāt jocīgus stāstus. Un jo muļķīgāks un smieklīgāks stāsts, jo vieglāk to atcerēties. Man tas likās absolūti fantastiski. Vectēvs viņiem dod piemēru ar mammas sarakstu, kurā ir 10 darbi, kas jāizdara. Piemēram, pabarot kaķi, sakārtot rotaļlietas, nopirkt saldējumu, tomātu, olas, tādas ikdienišķas lietas. Un caur šiem muļķīgajiem stāstiņiem viņi iemācās to visu iegaumēt. Piemēram, 1 piens. Un, lai atcerētos pabarot kaķi, vectēvs liek iedomāties kaķi ar piena kannu uz muguras, kas staigā pa ciematu un ar asti sit pa kannu, pamodinot visus kaimiņus. Kurš to varētu aizmirst? Šī grāmata ir vērta lasīšanai vairāku iemeslu dēļ. Tā māca tēlainās domāšanas pamatus, kas ir ļoti vērtīga prasme pati par sevi. Tā ir neticami jautra un viegli lasāma, ar visām tām ilustrācijām un jocīgajiem stāstiņiem, kas liek tev pašam pasmieties. Un Alans Pīs apgalvo, ka pamatvingrinājumus var apgūt tikai 48 minūtēs. Iedomājieties, mazāk nekā stundas laikā, un jūsu atmiņa jau sāk strādāt labāk. Iedomājieties, mazāk nekā stundas laikā, un jūsu atmiņa jau sāk strādāt labāk. Tā ir lieliska grāmata vecākiem, kuri vēlas palīdzēt saviem bērniem skolā un ikdienā, jo tā rosina ģimenes iesaisti un kopīgu mācīšanos. Un ja jūs meklējat ko praktisku un efektīvu sevis pilnveidošanai, bez garlaicīgām lekcijām un teorijas kalniem, tad atmiņas valoda ir tieši jums.
Tā ka, ja esat gatavi atklāt savu atmiņas potenciālu un reizē arī labi pasmieties, es ļoti iesaku izlasīt atmiņas valodu. Paldies, ka biji kopā ar mani! Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā! Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus. Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.